es savos 35 gados paaugstināju testosteronu par vairāk kā 100%. Mūsdienu realitāte ir tā, ka vīriešu testosterona līmenis samazinās pēc aptuveni 30 gadu sasniegšanas. Tāpēc džeki paliek resnāki, vājāki, depresīvāki un mazāk motivēti. Ikdienas stresa dēļ arī es sajūtu šīs pazīmes. Fokus nulle, motivācija zem galda, sapratu, ka kaut kas jādara lietas labā. Tāpēc aizgāju veikt testosterona analīzes. Uztaisīju sev izaicinājumu, vai mainot testosterona līmeni, varēšu izjust reālas atšķirības ikdienā. Veicu pirmās analīzes. Rezultāts – šokējoši zems T līmenis – 3,4 nanogrami uz mililitru. Orientējoši šāds T līmenis ir 80-gadīgajiem opiem. Motivācija šo uzlabot pieauga drastiski. Nu ko, jāķerās pie darba. Veicu dziļu bro-science cienīgu izpēti, nonācu pie vairākiem monumentāliem secinājumiem un ieviesu tos savā ikdienā. Pāris nedēļas vēlāk esmu atguvis testosteronu 20-gadīga kuļa līmenī, ja paaugstināju to par vairāk kā 100%. Ir atgriežusies motivācija, enerģija un ir milzīgs spēka pieplūdums trenažieru zālē, kā arī esmu ieguvis redzamu muskuļu masu un ir samazinājušies liekie tauki. Nākamajā video es pastāstīšu, kādas konkrētas lietas es darīju, lai sasniegtu šo rezultātu. Un nē, tas nav TRT, steroīdi. Viss ir 100% dabīgs. Tāpēc pieseko un uzzini precīzi,